Un vēl viens trends, atkal, kur mēs varam domāt un padomāt, ko brendi var darīt, ja, ir tas, ka mums ir tāds confusions, tad kas ir labie, kas ir sliktie. Ja. Ja mēs paskatāmies, piemēram, tur Ukrainā, ja, kur ir karš, bet tur kaut kādi tur, ja, teroristi karo, ja, vai, piemēram, Merkele tiekās ar Putinu, ne, un tur vēlns viņa zina, ne, kurā tur pusē, kurš tur ir, ne, un kā tur tās politiskās spēles tiek spēlētas. Ja. Un mēs no vienas puses fanojam par tehnoloģijām, ja, un mēs lietojam telefonus, un bērniem ir touchscreen smartphone, ja, bet īstenībā tehnoloģijas mēdz radīt atkarību, tad jums arī ir pārliecība, ka tā ir, un cilvēki tam notic. Ja. Un, protams, ka jā, mums ir arī kažociņu mētāšanas case, ja, ka tur politiķi pāriet no vienas partijas, nomaina savas domas, ja, un līdzīgi, ja brands sāk peldēt starp saviem solījumiem pārliecību, ja, un to, kā viņš sarunājās ar savu klientu, ja, tad tas ir pirmais solis uz to apjukumu, ja, kad cilvēki nezinās, kas īsti notiek. Un tātad, ko tas nozīmē? Ja, tad viņi uzmanīgi, mūsu klienti, pircēji uzmanīgi seko līdz šaubīgiem darījumiem, un tas pateicoties sociālajiem tīkliem un tam patērētāju spēkam šobrīd, viņi ļoti ātri var tikt atklāti. Ja. Un viņi nemaz nav sentimentāli par brandiem, viņi nepieļauj kļūdas, ja, jo kuram negribās kādu nospārdīt, ja, un redzēt, kā viņš cieš no tā. Ja. Sevišķi, ja tā ir liela korporācija, kas ir piemēram, likvidējusi Latvijas vietējo ražotni kaut kādā nozarē. Ja. Un cilvēki zina un ir saskatījušies daudzas video klipus, ja, YouTube par to, ka īstenībā pēļņa kā prioritāte, ja, liek ražot produktus ar sliktāku sastāvu, ja, tur pievienot sastāvdaļas, lai palielinās derīguma termiņš, jo, diemžēl, pēļņa ir prioritāte. Ja. Un ilgtermiņā mums ir jāapzinās, ja, ka lūk, šī ticība brandiem un uzņēmumiem turpinās samazināties. Un tas ir neizbēgams trends, un mēs varam ar savu brendu attīstību, ja, mēs varam drīzāk tikai novilcināt, ja, to tendenci. Šis man ļoti patīk, ir sieviešu lomas maiņa. Ja. Un īstenībā tāds klasiskā izpratnē feminisma noriets. Ja. Jo patiesībā šobrīd, ja mēs paskatāmies, ja, sievietes strādā daudz arvien vairāk vadošos amatos. Ja. Mums ir politiķis, mums ir biznesa lielo korporāciju vadītājs, arvien vairāk ir sievietes, ja, un rīt īstenībā šis te seksisms, ja, kas ir tādā mainstream sapratnē, ja, tad kādas ir kurš pa ko var izteikties, ja, kurš tur labāk brauc ar automašīnu un kurš tur nesaprot tajās lietās, un neko. Īstenībā tas vairs nav normāli, vai ne, un tā nedrīkst domāt, ja, jo šis trends mainās. Un ir pieaugoša uzmanība, protams, tur vardarbībai ģimenēs, seksuāliem noziegumiem un tas tiek daudz vairāk izcelts nekā jebkad agrāk, kad tas tik vienkārši noklusēts, ja, jo tā bija vairāk tāda maskulīnā pasaule. Teiksim, ļoti labs piemērs ir no Mad Men filmas, ja, kur viņiem bija tur tāda saruna, ja, un tas Donalds Dreipers, radošais direktors, viņš prasīja tam, viņš saka, bet tad pasakiet, ne, ko tad tās sievietes patiešām grib, lai viņš var izstrādāt koncepciju. Ne? Šis, kāda starpība, jo tur sieviešu loma ir pavisam citādāk. Ja? Tur 70. gados, piemēram, nav tā tik tālu jāmeklē, tiešām 60. beigās, 70. vēl konservatīvajās augstskolās vadīja tāds akadēmiķu uzskats, ka sievietes fizioloģiski nav piemērotas, lai viņas sekmīgi mācītos augstskolās. Nopietni. Savukārt man ir ongoing pētījums, ja, par dzimumu līdztiesību. Man ir 2 krāsu vizītkartes, ir sarkanās un zilās. Ja, un sarkanās es dodu meitenēm un zilās es dodu džekiem. Un es 2 gadus aptuveni, mums tā kā nomainījās identitātes, 2 gadus praktizēju, sarkanās iziet 2 reiz vairāk, vismaz 2 reiz vairāk. Ja. Tā kā
mārketingā, reklāmā un tādos lēmumu pieņēmēju aprindās, ja, kurās mēs apgrozamies, ir vismaz 2 reizes vairāk sievietes. Un, protams, ka šis novērojums, ja, ka kaut kas nav, ka mainās dzimumu lomas, vai ne, un ka kaut kas aiziet nepareizi, ja, ir jau gadiem sākās. Ja mēs paskatāmies, piemēram, cik daudz ir pabeiguši high schools, ja, Amerikā, sievietes vīrieši. Ja. Mēs redzam, ka ir nospiedoša tendence ja, uz sievietēm. Mēs paskatāmies, jā, tur atkal kaut kādas, piemēram, testu rezultātus. Ja. Tad matemātikā vēl līdzīgi, ja, bet tur meitenes labāk tur ir diezgan triviāli tur lasīšanā. Ja. Ja mēs paskatāmies, kas ir ar koledžas diplomiem, ja, tad atkal sievietes vairāk. Savukārt jau bakalaura grādu, maģistra grādu un doktora grādu, ja, mēs redzam, ka sievietes iegūst īstenībā pat reizes vairāk. Ja. Un šeit arī, protams, visādi preses raksti par to, ka lūk, kaut kas nav ar vīriešiem un tam līdzīgi. Un tā, ne. Un tāpēc, ja mēs atgriežamies pie šī te bārdainiem džekiem, ja, tad patiesībā, ja tajā mēs lasījām, piemēram, Lilitā, ja, ka bārdainie džeki, tas ir atgriešanās pie patriarhāta, pie ģimenes vērtībām un tam līdzīgi. Ne? Tad īstenībā, piedodiet, bet mana interpretācija ir tā, ka vīrieši slēpj savu nevarību sievietes priekšā un viņi kaut kā ārēji postulē, ja, ka nē, es tomēr esmu īstais džeks, vai ne? Jā, man ir bārda. Ne? Savukārt, man zināmā augsta līmeņa vadītāja vienā starptautiskā uzņēmumā, viņa saka, man bijusī grupas biedri, viņa saka, lūk, viņas zviedru kolēģi, kas ir viņas tiešā vadītāja, saka, viņa taisa karjeru, bet viņa nopirkusi savam vīram motociklu, lai viņš var baudīt vīriešu dzīvi, ja, bet vīrs sēž mājās un auklē bērnus, un viņš audzē bārdu, ja, un nesā laulības gredzenu. Ja. Lūk. Un šis te trends jau parādījās labu laiku atpakaļ, ja mēs paskatāmies, piemēram, James Bonda filmās, vēsturiski pasakojot līdz plakātiem, ja, tad James Bonds vienmēr ir bijis tā kā priekšplānā pirmais tur aizstāvis, cīnītājs un lietu sakārtotājs, ja tad jau šajā te, kas bija 3-4 gadus atpakaļ, ja viņš nemaz nepārgulēja ar to skaisto krievu aktrisi. Un viņš šeit iet side by side, vai ne? Un tas jau ir tas, ko popkultūra ja, definē, tad to īstenībā, kā ir mainījušās dzimuma lomas. Tātad šī te paaugstinātā jūtība ja, par to, par šiem seksistu jociņiem un tādiem, tas īstenībā nav tāda pārējoša vērsma, ir nopietnas izmaiņas. Ne? Un sievietes, gribam mēs, ne, viņas īstenībā dominēs. Un mums ir jāizravē fundamentāli no prāta tie priekšstati, ja, kuras parasti brendi izmanto tur ģimenēs, ja, tur targetings mājasaimniecēm un tam līdzīgi. Ja, tas ir pilnīga huīņa šodien. Un sievietes, protams, arī no otras puses daudz vairāk pievērš uzmanību brendiem, ja, jo viņas ir prasīgāks pircējs un viņas spēja iedziļināties detaļās. Ja. Un savukārt ilgtermiņā, ja, tas nozīmē, ka lūk, šis te seksisms komunikācijā, tas ir tikpat old school domāšana, kā nedomāt digitāli šodien. Un būs jaunas sievišķības izpausmes, ja, kā sievietes vadošos amatos apliecinās savu sievišķību. Un savukārt brendiem ir jāpadomā par jaunu piedāvājumu vīriešiem, ja, tad tiem bārdainiem ir laulības gredzena pirkstā. Ja.